Iekļaujiet skatienu Norvēģijas karaļvalsts dinamisko dzīvi. Šajā video mēs piedāvāsim jaunākos jaunumus, skaistus portretus un svētku mirkļus, kas nevar neiepriecināt. Skatieties līdz galam. 27. maijs 2025. Acīm redzam, ka jaunais princis Sverre Magnus sāk savu pirmo patstāvīgo pasākumu, pieņemot Norvēģijas sportistus speciāli Olimpiskās World 2025 godīgā un svinīgā atmosfērā Tuīnā. Ar lepnumu princis Sverre Magnus tagad jau pietaugušais veiksmīgi izpilda savus pienākumus, parādoties pirmo reizi pilnībā patstāvīgi, atstājot iespaidu ar savu atjautību un pieklājību. Nojaušam siltu uzdevumu, kad jaunais princis sveikina katru apmeklētāju pamatojoties uz sirsnīgu satikšanos, pārliecinoties, ka viņa tuvība rada labvēlīgu atmosfēru. Bravo, princis Sverre Magnus! Viņa debija kā potenciāls pilna laika valnieks ir izdevies lieliski, apliecinot viņa potenciālu valnieka statusa. 12. februāris 2025. Mūsu skatiņa piesaista 90. gadu svinīga princese Astrīda, kura ar lepnumu atceras pagājušā gada svarīgākos notikumus, daloties ar saviem iespaidiem. Sveicieni, jo šodien ir 21. janvāris 2025. gada, un prince Ingrida Aleksandras dzimšanas diena ir atzīmēta ar neskaitāmām fotogrāfijām, kas atklāja viņas intīmo dzīvi Instagramā, ļaujot skatītājiem iepazīties ar viņu tuvāk. Vienā iespaidīgā kadrā redzama princene Ingrida Aleksandras sirds asara pilnība viņas brāļa princes Sverre Magnusa, blakus, kad abi sapucējušies steidzas uz šķīstamas līgavainis pie līgavainis partot savas tantes, princeses mātes Luīzes, līgavainis ballītē pagājušā gadā. Šogad atkal ir pienācis laiks sveikties, jo 3. decembrī Norvēģu pilsdzenums ar jaunā portreta palīdzību sveic princu Sverre Magnusu 15. dzīves jubilejā, kad jaunais princis drosmi skatās uz gaismu. Norvēģu pilsdzenums ar vienkāršu šodien ir kronprinceses Metes Māritas dzimšanas diena atklāja mīļo princesi 15. jubilejā, kad viņas sirds smaidās un izsteva siltumu. Šo īpašo mirkli atspoguļojot iepriekšējā gada fotogrāfijā. Šajā vasarā princis Hakons ar personīgo atvaļinājumu kāda izsaka pateicību par neskaitāmām atzinībām savam 15. jubilejā. Miedzamā ziema nosūta siltus novējumus fanu vidū, neaizmirstot kronprinču pāris ar prieku baudot brīdi ūdenī. Maija 25. dienā 2024. gadā novatorisks skadas atklāja Norvēģu karaļvalsts jaunākais foto, kurā princis Hakons un princese Mette Marita atpūšas savā mājīgā dzīvojamā istabā ar ģimenes suni Lolli, rādot siltu un dabisku iespaidu. Aizraujošā fotošūta Norvēģu karaļvalsts šarmu turpina ar kadu, kur princis un princese pārliecināti skatās kamerā, savācoties kopā ar stilīgu tērpu un izsarojot savu dāsmu pie parka skaistā fona. Palaistu interjeru, ietverot princese Mette Marita maigi cieš savu mīļoto suni Lolli, kas kā profesionālis pacietīgi pozē, radot mājīgu un sirsnīgu atmosfēru fotošūtas laikā. Starojot ar smaidu, princese Mette Marita steidzās uz lasītavas virzienā, piedāvājot ieskatu viņas daļā rakstura un nepārspējama šarma. 2024. gada 24. maijā Norvēģu karaļvalsts dāvināja saviem fanātiķiem jaunus priekšlikumus, piedāvājot jaunus fotoaparātus ar princi Hakonu un princi Mette Maritu, un mirdzošs sarkans tērps pievieno šaru. Karalis Hakons ielasās kamerā ar siltu smaidu, apģērbs ir pilnīgs un pievilcīgs, viņa izskats ir pieejams un pievilcīgs, kas liek domāt, ka viņš ir tuvākie cilvēki ar karaliskās ģimenes dalībniekiem. Princese Mette Marita, atstarojot viņas tīro skaistumu, izstaro mierīgu žestu, valkājot balta garuma svārki un greznā diadēma, kas piešķir elegants viņas izskatā. Norvēģijas karalisti paziņo par priecīgu ziņu. Princis Sverre Magnus ir pabeidzis Elbaken vidusskolu Oslo un svētkos ar saviem klases biedriem 16. maijā. Pagājušā decembrī princis Sverre Magnus atzīmēja savu 18. dzimšanas dienu ar aizraujošu sapņu dienu, dāvinātu no armijas, ko šogad iespēja izbaudīt kopā ar Ziemeņu armijas brigādi Setermanā. Princis Sverre Magnus izbaudīja aizraušanos ar dažādām aktivitātēm, kuras šķiet apstājušas viņa ātrākā braucienā spēcīgu zemes gabalu, radot iespējīgu skatu. Jaunās bruņotas vienības sagādušas princi pie saules spožumā, viņš steidzīgi iepazīst militārā bataljona vīrus, apmainoties ar smaidīgiem iespaidiem un nepacietīgiem stāstiem par savām gaitām. Aprīļa 5. diena
Norisinājās krāšņi karaliskās ģimenes gada pārskats 2023 atklāja šarmu, demonstrējot jaunāko kronprinča pāra portretu, jo Mette Maritizdensis ar kūšu zieda rotātu tērpu. Pilī izskanēja silti, otrdienas apsveikumi karaļvalsts dalījās ar cerībām un cerībām. Karalis Haralds atgriezās apakaļ pilī, smējoties apvienojumā ar mīļajiem. Februāra 10. karalis Āalts svin savu dzimšanas dienu, sasniedzot 87 gadus, atklājot spilgtu portretu pilns enerģijas un labprāts. Šā gada februāra pēdējā dienā Sonija ar lepnumu atklāja seno fotoizstādi, agrāk nepublicēts attēls, kurā jaunais princis Hakons mīļi apskāvās ar kronprinci Haraldu, kas piepildīja telpu ar siltumu. Priekšā stāv majestātisks vecis koka tiltiņš, kur nojumies zem blīvā zālīta seguma, pavērs brīnišķīgs skats uz krāšņām rozēm un vīgiem mīnogu zariem. Saules stari izlietas caur lapotni, atspīdīgi apgaismojot zelta krāsas lapas un radot burvīgus ēnas zīmējumus uz smilšu takas zem kājām. Tālāk debesis glezno ar maigiem pastiepoņiem rozā, lavandas un oranžs, kad saule vienām noslīkst zem horizonta, apņemot visu savā siltumā. Viss apvienojas harmoniskā simfonijā, kur krāsu, formu un gaismas spēle atveido nepieredzētu dabas skaistumu, kas patīkami atpūš skatu. Atslēgas vārdi klusums, mierpilnība un dabas burvība, kas kopā veido neaizmirstamu iespaidu, radot mierīgu atmosfēru apkārt esošajā pasaulē.